Šodien ir liels prieks un arī gods stādīt priekšā mums visiem un arī sagaidīt ļoti vērtīgu informāciju no uzturas speciālistes, kas savu bakalaura grādu ir ieguvusi Rīgas Stradiņu universitātē programmā Uzturs. Un ļoti burvīgu lektori, kas patiešām māk pastāstīt informāciju, kas ir mums ļoti vērtīga, ļoti svarīga, lai mēs dzīvotu veselīgi un lai mūsu ēdienu izvēles būtu ļoti pareizas un veselīgas. Un arī Elīna Petrīnčika, kas ir uzturas speciāliste, viņa ir arī apkopojusi savu e-grāmatu ar veselīgajām receptēm, par ko viņa šodien arī ar mums visiem padalīsies, un jums būs šī burvīgā iespēja uzzināt vairāk un mācīties no Elīnas. Tā kā man ļoti liels prieks, vārds Elīna tev, un lai izdodas tava labākā lekcija priekš mums. Paldies tev! Sirsnīgs paldies par pieteikumu, un man liels prieks šeit būt. Šodien mēs runāsim par to, kā tad optimizēt savu uzturu, lai mazinātu kronisku iekaisumu. Elīna jau man ļoti labi pieteica, bet daži vēl vārdi par mani. Ko tad es daru? Jā, esmu certificēta uzturu speciāliste, konsultēju klientus klātienē un arī attālināti. Šobrīd arī papildus studēju preventīvo medicīnu Austrālāzijas akadēmijā. Un jā, man ir bakalaura grāds veselības aprūpē. Rakstu arī veselīgu uztura blogu ar ļoti vieglu nosaukumu Uzturu speciāliste un vadu arī lekcijas uzņēmumos un veselīgu uztura gatavošanas meistarklases. Tad nu sāksim šo lekciju, un man ir jums jautājums, kad pēdējo reizi patiešām piedomāju par to, kas atrodas uz sava šķīvja? Mēs katrs šobrīd varam mazliet aizdomāties par to. Un noteikti varbūt kāds padomās par to, ka jā, īstenībā pēdējo reizi, kad par to domāju, bija varbūt kādas brokastis, bet lielākoties mēs bieži vien pat nepiedomājam, jo mēs daudz ko darām ļoti automātiski. Bet sākot šo te lekciju, vēlos mazliet dalīties arī ar dažādiem statistikas datiem, jo patiesībā tas ir tas, kas parāda mazliet to realitāti, kāda tad viņa īsti arī ir. Un šeit ir statistikas dati par jaundzimušo vidējo paredzamo mūža ilgumu, un Latvijā, diemžēl, tas ir par 5 gadiem mazāks nekā vidēji Eiropā, un mēs savā ziņā apsteidzam tikai Bulgāriju, un mums šajā ziņā nav ar ko lepoties. Un tālāk apskatīsim vēl citus statistikas datus, un šeit ir 19. gada dati, un šeit ir mazliet labāk, bet tāpatās tātad aptaukošanās šeit liekais svars konkrēti, ka ķermeņa masas indeks ir virs 25, mēs redzam, ka Latvija arī šeit ir zem Eiropas tāda vidējā līmeņa. Jo kāpēc aptaukošanās ir tik būtiski mazināt, jo aptaukošanās ir viens no tādiem iekaisuma palaidē mehānismiem, jo vairāk cilvēkam ir liekais svars, jo vairāk viņa organismā veido šie te iekaisuma citokīni, kas tad veicina iekaisuma procesus un dažādas saslimšanas. Ja mēs skatāmies tā pavisam ciparos, pavisam viegli, tad 1 no 5 cilvēkiem Eiropas Savienībā ir aptaukojies, kad jau ķermeņa masas indeks ir vairāk nekā 30. Lūk, un dažkārt cilvēkiem liekas, ka tas ir kaut kas pavisam, ka tā nav, ka īstenībā mēs dzīvojam mazliet labākā vidē, bet ja mēs katrs tā aiziet uz citu vidi, kur mēs paskatītos uz nepazīstamiem cilvēkiem, tur mēs ieraudzītu, ka patiesībā tieši tā arī ir, ka 1 no 5 cilvēkiem ir ar šādu te lielu svaru. Un par bērniem runājot arī nav labāk. Katram 5. bērnam tieši Latvijā šie dati 7 gadu vecumā ir liekais svars, bet jau 9 gadu vecumā katram 4. bērnam ir liekais svars. Tas arī, protams, ir tāds pamats jau tālākās dzīves saslimšanu attīstībai, par ko jau patiesībā jau bērnu gados ir jādomā. Un tā arī citi dati par to, ka patiesībā tāda savāda situācija par to, ka vairāk nekā 980 miljoniem cilvēku bija aptaukošanās, tāpat laikā 390 miljoniem bija nepietiekams svars. Mēs esam tādās, ka mēs nevaram iekāpt tādā vidējā līmenī, mēs vienmēr esam kaut kur galējībās. Un te konkrēti dati par to, kas tad notiek ar situāciju Latvijā un šiem te gadījumiem
kas izraisa nāves gadījumus, un te mēs redzam, ka patiesībā 50% ir tieši tādas novēršanas situācijas, kas ir asinsrites sistēmas saslimšanas, un tam tā nevajadzētu būt. Ja agrāk citos laikos bija tā, ka lielākoties saslimšanas bija tieši no neinfekciju slimībām, tad tagad, es atvainojos, no tieši infekcijas slimībām, tādas, kuras nevarēja novērst, tad tagad tieši no neinfekciju slimībām ir šie visi nāves gadījumi, vairāk nekā 74% ir šie gadījumi. Tādēļ mēs zinām, ka to visu var novērst. Kas tad būtu šī profilakse? Patiesībā tās ir ļoti vienkāršas lietas, kas nemaksā neko. Piemēram, pirmā no tām būtu kvalitatīvs miegs. Absolūti nemaksā neko, tikai mūsu laiku, lai mēs tur guļam vienkārši. Ūdens arī pavisam visiem pieejams, tāda lieta, kas ir jebkuram pieejama. Tad jau uzturs. Atkal uzturā mēs varam izvērtēt, protams, ir lētāk, ir dārgāki produkti, bet arī tas vienkārši produkti nemaksā tik dārgi. Nākamā lieta jau fiziskā aktivitāte. Mēs visi varam kustēties, mēs visi varam iziet kaut vai pastaigā ārā. Arī tas ir tikpat vienkārši. Tālāk jau ir tādas, tā teikt, emocionālās aktivitātes, kad cilvēks ir, piemēram, kādai kopienai pievienojies, un viņš tad emocionāli ir piesaistīts, un bija arī pētījums, kurā atklājās, ka, ja cilvēks vismaz vienu reizi nedēļā pavadā šādās te attiecībās, teiksim, ar citiem savu laiku, viņa dzīves ilgums pagarinās par 7 gadiem. Tālāk arī ir dažādas attieksmes un pārliecības. Attieksmi par sevi, attieksmi par to, ko mēs darām, par to, kādi mēs esam un vai mēs esam pārliecināti par sevi. Arī tas īstenībā ir tāds slimības vai tieši nesaslimšanas faktors. Un noteikti arī vide, kas ir mums apkārt, ir tā, kas mūs veido, ietekmē, kas īstenībā sniedz gan to emocionālo, gan to attieksmi un pārliecību. Un tā vide ir arī, vai nu mēs esam pilsētā, vai nu mēs esam laukos, vai nu mēs staigājam pa mežu, vai nu mēs staigājam pa pilsētu. Un astotais netik mazsvarīgs faktors, bet arī ļoti svarīgs, tas ir zināt savus veselības faktors, zināt to, ka, piemēram, kādam jūsu ģimenes loceklim ir anamnēzē bijusi kāda saslimšana, tad noteikti tā ir tāda, var veidoties, tā teikt, predispozīcija, ja attīstība tieši tai konkrētai saslimšanai, jo tas ir jūsu ģimenes anamnēzē. Un ja mēs to zinām, tad mēs arī varam kaut kādā veidā to ietekmēt. Bet es šajā gadījumā runāšu tieši par uzturu. Gribu to sākt runāt par tādu ļoti interesantu tēmu šobrīd, kas uzturu pasaulē ir aktuāla, un tie ir ultra pārstrādāti pārtikas produkti. Pavisam vienkāršiem vārdiem sakot, tie ir produkti, redzat šajā sarkanajā attēlā, tie ir tādi, ja mums ir viegli, tad izaudzēti produkti, dabīgi produkti, kuriem mēs pievienojam tālāk dažādus sastāvdaļus, lai paildzinātu termiņu, tad mēs viņus pārstrādājam, tā teikt, bet ja mēs pievienojam tādas sastāvdaļas, kas ir tādas ķīmiskas lētas, kuras patiesībā tiek pakļautas dažādiem bioķīmiskajiem procesiem, un mūsu organismā ir grūti izvadāmas ārā, tad šie ir tie ultra pārstrādātie produkti, respektīvi ļoti krāsaini produkti, ļoti garu derīguma termiņu. Šie ir tie, par ko mēs tagad mazliet arī runāsim. Un vieni no tiem ir arī cukurs, cukura lietošana. Šeit mēs redzam statistiku par to, cik daudz mēs patiesībā cukuru lietojam. Un statistika nesamazinās, mēs nemazinām to, tas ir aizvien vairāk, un tie dati ir tiešām graujoši, bet ja mēs skatāmies tālāk, ko tad tas cukurs mums izraisa mūsu veselībai, tāda 200% gadījumā pilnīgi noteikti tā ir aptaukošanās, tad jau tālāk tā ir taukainā akne, kas attīstās arī mentālās veselības problēmas, sirds un asinsvadu slimības, tātad kardiovaskulārās, un otrā tipa diabēts. Bet, ja jūs man jautātu, un jūs varat tagad paši padomāt, kā jums šķiet, cik vidēji cilvēks dienā apēd šo cukuru? Mēs varam mazliet padomāt, nelikšu čatiņā rakstīt, bet varam padomāt. Jā, un patiesībā varbūt kādam tas būs šoks, bet tie ir 102 grami pievienotā cukura. Un, lai saprastu, cik daudz ir jāpēt, līdz 2 gadu vecumam vispār nedrīkst pievienot bērniem cukuru. Varbūt tas kādam šobrīd būs jānums, bet tiešām tā ir. Līdz 5 gadu vecumam tie ir 15 grami pievienotā cukura, kas kaut kādā mērā, nevis, ka mēs vienkārši dodam šo cukuru, bet viņš ir pievienots produktos, un tas ir tas
atļauties daudzums. Bet pieaugušiem tas būtu 25 grami cukura dienā lūgtumu. Un mēs apēdam krietni par daudz. Bet par ultrapārstrādātiem produktiem, jā, tajos ir cukurs, ēvielas, sāls, omega-6, piesātinātie tauki un daudz kalorijas. Omega-6, kas veicina iekaisumus, bet kas nav šiem produktiem, tie satur maz omega-3, kas mazina iekaisumu, satur maz uzturvielas, vitamīnus, minerālvielas, antioksidantus un šķiedrielas. Tas viss, kas mūsu organismam patiesībā iedod to lielo jaudu, kas ir nepieciešama. Un tad nākamais tāda lieta, par ko varat padomāt, kam šķiet, cik tad mēs daudz apēdam šādus produktus, vai arī Latvija ir tajā drūmajā statistikā, kad mēs viņus apēdam daudz. Un te mēs redzam, ka patiesībā mēs apēdam, mēs šajā attēlā gozējamies kopā ar tādām jau bagātajām valstīm, lai cik interesanti tas nebūtu, un mēs apēdam ļoti daudz šādus produktus. Tieši 22. gadā bija liels daudzums, un tas arī liek par kaut ko aizdomāties. No vienas puses pieejamība ir liela, no otras puses, jā, tad mēs to visu varam atļauties, un tā ir par ko padomāt. Bet kāpēc tad mēs apēdam šos produktus? Kas viņos tajos ir tāds tik ļoti mums pievilcīgs? Nu, pavisam vienkārši, tiem ir tāda izteikta garša. Galu galā tie ir arī, kā attēlā redzams, ļoti krāsaini, tiem ir tāds labi izveidots mārketings, līdz ar to mēs vēlamies šos produktus. Bet kas notiek, ja mēs ēdam šādus produktus? Kaloriju tur ir daudz, kā iepriekš attēlā redzējām, vitamīnu tur nav, līdz ar to mums tā sāta sajūta tāda savāda, tā teikt, ir. Tas samazināta sāta sajūtas iestāšanos, jo mēs vairs nesaprotam, ko mums īsti vajag, it kā mēs pēdām, bet tāpat laikā, par cik mēs neuzņēmām nekādus vitamīnus, mums atkal gribās ēst. Līdz ar to tajā laikā mēs tādā veidā ietekmējam šos te sāta sajūtas hormonus. Kopumā mums ir gan sāta, gan izsākuma hormoni, tie tiek ietekmēti, un tad jau mēs vairs nesaprotam, ko tad mēs īsti vēlamies. Vēl viena ļoti tāda kritiska lieta, ko izdara šādi te produkti, tie ir izmaina mūsu zārņu mikrobiotu, to samazina šīs te labās baktērijas, pavairo sliktās baktērijas, un tad, kas beigās notiek, mēs atkal gribam ēst šo te produktu. Un vēl arī tāda lieta, ka smadzenēs mums ir atmiņas centri hipotalāmā, un patiesībā šīs te garšas ir tik ļoti atmiņā paliekošas, ka tad, kad mums ir tā emocija, kas mums bija iepriekš, un piemēram, mums bija stress, mēs apēdām kaut ko tādu tajā brīdī garšīgu, kas mums patīk, un nākamajā momentā, kad atkal mums būs stress, mēs atkal ķersimies pie šī paša produkta, jo mums liksies, ka tas mums dos to mierinājumu, bet patiesībā tā nemaz nav. Jā, izklausās varbūt slikti, bet ko tad šie produkti mums dara? Nu, patiesībā, jebkuras slimības pamatā ir tas hroniskais iekaisums, un šeit ir ļoti liels pētījums tieši par ultrapārstrādātiem produktiem, un te mēs redzam vairāk nekā 9 miljonu dalībnieku, 45 apkopot ļoti lielu pētījumu, un mēs redzam pārliecinošus datus, ka otrā tipa cukura diabēta pilnīgi noteikti ir no šiem produktiem, pasliktināts miegs, trauksmēnība, arī citi mentālās slimības sāsinājumi, un arī sirds un asinsvadu slimības. Un tad jau citi arī pārliecinoši, bet tāpatās mēs ļoti labi apzināmies to, ka šie produkti mūs pilnīgi noteikti arī ietekmē. Un kas ir interesanti šajā pētījumā, bija tas, ka ja mēs šos produktus patērējam par 10% vairāk, patiesībā tas bija saistīts ar lielāku negatīvu ietekmi uz mūsu veselību, vairāk nekā 70% rezultātu. Tas nozīmē, ja mēs kaut vai vienu porciju dienā vairāk par to produktu iekļaujam, tad tas palielina šo slimību risku. Bet patiesībā ir tā, ka līdz mēs neesam saslimuši, veselība netiek novērtēta. Un tā arī ir. Noteikti mēs daudz par sevi varam arī tā aizdomāties, nu, ko līdz man tur nav liekais svars vai kāda saslimšana pie uzturspeciālista nav jāiet, piemēram. Vai arī kā citādi. Un tā ļoti bieži arī notiek. Bet patiesībā prevencija ir tā arī atslēga. Un, ja mēs paskatāmies tālāk, tad tas hroniskais iekaisums viņš veicina ļoti daudzas un dažādas saslimšanas. Te patiesībā apkopots ir tikai dažas no tām. Šeit mēs to visu labi redzam. Un noteikti tā ir tā lieta, par ko vajadzētu aizdomāties. Mēs te daudz ko runājam par dažādiem produktiem, bet kā jums šķiet,
vai pastāv uzturvielu trūkumi. Pie tā viss, ka mēs lietojam daudz šādus produktus, vai varbūt mēs lietojam arī labus produktus. Nav jau tā, ka visi lieto tik sliktus produktus. Tālāk ir ļoti plašs pētījums no ļoti respektablā žurnāla Lancet. Un šis pētījums bija pētījis 10 gadus, un šajā laikā tika izpētīti 15 no 30 galvenajiem mikrouzturvielām, vitamīniem. Un tika atklāts patiesībā šokējoši rezultāti. Piemēram, 5 miljardiem trūkst jods, tad ļoti, ļoti liels skaitlis, 68%. E-vitamīns arī, kalcijs arī liekas tādi vienkārši vitamīni, kur patiesībā ir pavisam vienkāršos pieejamos produktos, kalcijs pienā, bet tas joprojām arī trūkst. 65% gadījumu trūkst dzelzs, ļoti svarīga uzturviela sievietēm jo īpaši. Tad arī B-grupas vitamīna, folskāba, lai veidotos grūtniecību. Tad mēs esam lielos trūkumos. Un kas bija interesanti, ka arī C vitamīns tomēr ir trūkumā, lai gan šķistu tā, ka tomēr tas viss ir novērsts gadu laikā, bet patiesībā statistika uzrāda šādus datus, un arī selēns ir trūkumā. Tā kā ļoti, ļoti interesants, noderīgs pētījums tieši pagājušā gadā veikts. Tālāk skatījos, ko tad mēs esam sadarījuši Latvijā. Latvijā noteikti kāds varbūt ir dzirdējis, ka ir liels joda trūkums, un tas ir 70% gadījumu zemāks nekā rekomendācijas norādīts. Skatījos, kādi tad ir jaunākie dati par 24. gadu, jo šie bija 10 gadus atpakaļ. Un tad 10 gadu laikā joda deficīts konkrēti grūtniecēm nav būtiski mazinājies. Tātad problēma ir, bet mēs īsti viņu nerisinām. Vēl viena lieta, tas jau no veselības organizācijas 42% bērnu, kas jaunāk par 5 gadiem, grūtniecēm ir anēmija. To mēs arī zinām, bet īsti nemākam tā veidā mazināt. Vēl arī šis bija ļoti, ļoti interesants pētījums par to, ka tika izanalizēti dažādi asins paraugi no pieaugušajiem un tika atklāta ļoti cieša saistība ar zemu magnija līmeni un tādu aminoskābi, ko mēs asins analīzēs varam redzēt, ko sauc par homocistīnu. Un patiesībā, kāds ir rezultāts, ja ir augsts šis homocistīns un zems magnijs, šī kombinācija bojā organisma gēnus, padarot tos uzņēmīgākus pret dažādām saslimšanām, kā Alzheimera, Parkinsona slimība, kuņģa zarnu trakta slimības, dažādi vēža veidi un cukura diabēts. Un, protams, šis magnija deficīts var arī padarīt mūsu audus ātrāk pret novecošanos, uzņēmīgākus pret dažādām slimībām. Un arī magnijs ir ļoti, ļoti tādā trūkumā. Un mūsdienu cilvēku uzturs nodrošina tikai 50% no ieteicamās magnija dienas devas, bet magnijs viņš piesaistās vairāk nekā 300 dažādās enzimātiskās reakcijās, un galu galā, ko mēs izjūtam, šis kroniskais deficīts traucē organismu spēju ražot enerģiju, enerģijas šūnas, un arī daudzus citus, nelasīšu te visus, var izlasīt efektus uz mūsu veselību. Un tālāk mazliet parunāsim, redzu šeit tātad zītiņas, cik mums daudz vajadzētu apēst, ir līdz 450 gramiem nedēļā. Un kā jums šķiet, vai jūs varat apēst tik daudz zītiņu? Mēs varam padomāt, bet interesanti ir tas, ka patiesībā šis omega-3, ko mēs iegūstam no zivīm, ir trūkumā. Un šis balanses trūkums starp omega-3 un omega-6 ir 97% gadījumu. Tātad visiem trūkst, to mēs noteikti noskaidrojam. Un līdz ar to mēs varam padomāt, vai nu mēs neapēdam tik daudz, jo šo datu par to, cik mēs reāli apēdam, diemžēl nav. Bet testi liecina par to, ka tiešām tātad mēs neapēdam tik daudz. Bet kādēļ tad tā omega-3 vispār ir būtiska un vai mums tiešām viņa ir vajadzīga? Nu, patiesībā omega-3 ir tāds stūrakmens visām mūsu veselības struktūrām, un galvenā lieta, kas notiek, ir tā, ka tā stimulē iekaisumu mazināšanos, tiek stimulēti tādi kā fagocīti, kas samazina šos iekaisumu citokīnus. Samazina arī triglicerīdu līmeni, tad asinis kļūst mazliet tādas šķidrākas, palīdz arī tauku metabolismam, arī palīdz uzlabot mazliet arī vielmaiņu.
Noteikti nepieciešami ir arī ādas veselībai, par to noteikti daudz arī zina, arī skrīmšļu saistaudu, tie kļūst tādi elastīgāki un līdz ar to izskatāmies un jūtamies skaistāk. Konkrēti dokosahektāna skābe uzlabo tieši acu veselību, pastiprina, uzlabo redzi, uzlabo acu tīklu un struktūru. Un ļoti, ļoti būtiska lieta ir tā, ka omega-3 uzlabo smadzeņu darbību un arī nervu sistēmu, par ko arī mazliet vairāk pastāstīšu. Mazina arī hipertensiju, ja augstu asinsspiedienu, tad šķidrinot šīs asinis arī, tad asinsspiediens arī samazinās. Un vēl ļoti būtiska lieta, ka palīdz saglabāt muskuļu masu arī saslimšanas periodos. Un jā, par nervu sistēmu tiešām arī ļoti daudz pētījumu, ka mazina demences risku un uzlabo kopumā šīs te kognitīvās funkcijas. Jo pamatā, kāpēc tas ir ļoti svarīgi tieši smadzeņu darbībai, tāpēc, ka mūsu smadzenes 60% sastāv tieši no fosfolipīdiem, no tauskābēm. Un vēl pētījumos atklāts, ka kronas slimības remisies sasniegšanai svarīgs šīs tauskābes uzlabo arī insulīna jutība. Ko mēs ātrākā efektā izjutīsim? Mēs izjutīsim to, ka mums rodas mazāka vēlme pēc saldumiem. Mazina depresīvas un trauksmes simptomus. Šajā gadījumā pētījumos atklāts, ka īpaši vērtīga ir tieši eigosapentāna skābe. Un par grūtniecības vēl stāstīšu, bet tā ir ļoti, ļoti svarīga grūtniecībai, gan pašai grūtniecei, gan arī zīdaiņu veselībai. Jā, te arī pētījumi, kurus skatījos, tiešām daudz ko apskatījos. Un par smadzeņu darbību. Jā, tad tā ir visās mūsu šūnu membrānu sastāvdaļās, un ja tās daudzums samazinās, tad tiek pasliktināta tāda neironu plastiskums, saziņas starp šiem te neironiem, un arī dopamīna, jeb citiem vārdiem sakot, tāds prieka līmenis mūsu organismā samazinās. Un arī glikoses uztveršana, tas ir tas pats, kas par insulīnu saistību, ka mēs labāk lietojam insulīnu, ja mēs lietojam omega-3. Un kopumā pētījumi atklāja, ka tiešām omega-3 samazina dažādas psihiskās saslimšanas, kā Alzheimers, Parkinsonisms, un jo tas viss uzlabo mūsu veselību, un omega-3 darbojas kā tāds antidepresants. Interesanti dati arī par to, ka patiesībā omega-3 ļoti labi iedarbojas arī uz mūsu zārņu traktu, un tā palielina labvēlīgo baktēriju populācijas un mazina arī taukainās aknas attīstību. Līdz ar to, ja kāds zina, ka kaut kas tāds ir, tad noteikti omega-3 ir tas, ko vajadzētu lietot. Kas tad ir šie omega-3 avoti? Omega-3 patiesībā iedalās tādās 3 mazākās augstskābītēs un 2 no tādām pašām svarīgākajām mūsu organismam un biopieejamām, jeb tādām, kas mums ļoti viegli uzsūcās, tās ir eigosapentāna skābe un dokosahektāna skābe. Šeit ir avoti, kur tad jūs varat apēst, un patiesībā ļoti viegli pieejami avoti, kur mēs varam uzņemt omega-3. Un vēl ir arī tāda alfa-linolēna skābe, kas galvenokārt ir atrodama augu valsts produktos, bet ar to ir tāda maza atkāpīta tajā, ka patiesībā tā konversija uz šo te, tātad ala, viņa ir tāda, tā teikt, brīvi nepieejama un nav biopieejama. Un viņu tāpat ir jāpārvērš uz šo te mums svarīgos, to pieejamos eigosapentāna skābi, dokosahektāna skābi. Bet par cik šī konversija ir ļoti zema, kādu 5%, tad mēs īstenībā ēdot tikai šos te augu produktus, neuzņemsim tos nepieciešamos omega-3 avotus, līdz ar ko, ja esam veģetārietis vai vegāns, tad noteikti mums ir jālieto papildus. Mums nepietiek ar to, ko mēs ēdam ar produktiem. Ja mēs skatāmies par grūtniecēm, tad es vēl uzsvēru par to, ka ļoti svarīgi lietot omega-3 tieši grūtniecēm. Tas ir šeit tikai daži no efektiem ir uzskaitīti, bet ļoti svarīgi ir atkal augļu smadzenes attīstībai, tīklenes attīstībai, tad aktiņām un arī mazina priekšlaicīgu dzemdību un preeklampsijas risku un vēl daudzas un citas svarīgas lietas. Šeit bija konkrēti pētījums par situāciju Latvijā, vai Latvijā grūtniecis tad uzņem pietiekami daudz omega-3, un atklājās tas, ka vidēji tika uzņemti 126 grami ar zivīm,
Tātad, cik mēs atceramies, vajadzēja līdz 450. Mēs neuzņemam, un līdz ar to tas vidējais indeks bija 5,4. Tiek rekomendēts, ka tam jābūt robežās vismaz 8 līdz 12%. Grūtniecēm nav, nu tad es domāju par tā, kuras, es domāju, ka grūtniecībā sievietes, es ceru, daudz vairāk piedomā par savu uzturu, tādēļ es domāju, ka latviešu populācijā citiem būtu vēl sliktāk. Tad nu ir jāsaprot tālāk, kam tad tā omega-3 mūsu organismām ir vajadzīga un ko tad tā mūsu organismā tieši arī nodara. Ļoti svarīga lieta ir mūsu šūnas membrānas caurlaidība. Mēs sastāvam no 37 biljoniem šūnu, un katru no šīm šūnām mums vajag pabarot. Un, lai šūnu pabarotu, šī membrānai, kāds atcerās no bioloģijas, jābūt tādai caurlaidīgai, šim transportam ir jānotiek. Bet, ja mūsu uzturs ir tāds, kā es jau iepriekš stāstīju, ka mums ir daudz ultrapārstrādātu produktu, tad patiesībā tā membrāna, kāda tad viņa paliek, patiesībā tiek ietekmēts. Un ja mēs tad uzņemam pietiekami pārāk daudz šīs transauskābes, pārāk daudz holesterīna, mūsu omega-6 pret omega-3 attiecība ir sliktāka. Šī šūna kļūst tāda neelastīga. Līdz ar to mums ir zemāka vitamīna absorpcija un tieši tiek ietekmēti arī elektrolīti un arī taukos šķīstošie vitamīni. Līdz ar ko, bet ja mums tā membrāna ir caurlaidīgāka, ja mums šis balanss starp omega-3 un omega-6 ir optimāls, par ko es arī tālāk stāstīšu, tad mēs labāk varam arī uzņemt visu to, ko mēs ēdam. Tad tas ir tāds pats svarīgākais no pamatiņiem, un šis būtu tas, ko jums noteikti ir jāatcerās no šīs lekcijas. Tālāk, tad parunāsim par to attiecību, kādai tad ir jābūt šai te omega-6, omega-3 attiecībai. Patiesībā DNS pamatā ideālā gadījumā šī attiecība ir 1:1, bet tas būtu tāds, lai veidot, tas ir pats sākums, kad bērniņš veidos, viņam šī attiecība tāda arī ir, lai tas būtu tas DNS pamats. Tālāk tad jau Pasaules veselības organizācija savukārt iesaka, ka tam vajadzētu būt vismaz 5:1, tad jau tālāk no šī DNS pamata. Cik patiesībā ir? Tas ir 15:1, tas ir vidēji Eiropā. Tad redzat, kāda ir šī atšķirības starp ieteikto un kāds tad ir realitātē. Šeit es arī apskatījos vienu pētījumu, kurā bija konkrēti arī parādīts, kādi tad ir veselības iegūmi, ja mums ir attiecīgais omega-3 un omega-6 indeks. Tad mēs šeit redzam, ka tas 5:1, ja, tad 5:1, 6:3 omega ir tas, ka mums mazinās astmas simptomi. Nākamais ir 4:1, par 70% mazinās pēkšņas nāves risks no sirds un asinsvadu slimībām. Tālāk jau, ja tas ir 3:1, tad jau labāka situācija. Mazinās arī iekaisums tieši reumatoīdā artrīta pacientiem. Un 3:1 arī sievietēm mazinās risks saslimt ar krūts vēzi. Tā kā šeit tiešām tādi ļoti lieli aspekti mūsu veselībai. Ja mēs tālāk skatāmies šo te balansu, šeit mēs arī redzam tos konkrētos produktus, kā tad mēs šo te balansu varam iegūt. Ja jūsu uzturā ir daudz dažādas augu eļļas, tad šeit konkrēti ir tās, kuras satur omega-6 vairāk, tad saulespuķu eļļa, vīno, kalniņu eļļa un daudz citi, bet ja īsumā atceraties to, ka omega-6 tie ir visi produkti, kas aug virs zemes, bet omega-3 ir tie, kas ir zem zemes, tātad jūras produktos. Lielākoties ir arī šī te omega-3 un arī šajos dažos produktos, kas mums aug virs zemes, bet mēs zinām to jau tagad gudri, ka mēs nedabūsim to pašu labumiņu, ko mums no tā visa vajadzētu. Tālāk, tad kāpēc tas balans ir tik svarīgs? Jā, jau minēju, ka omega-3 ir tāds dabīgais asins šķīdinātājs, un asinīs tam ir jābūt vismaz šiem 8 vai 12%, bet ja mums ir tas disbalans, ka tas ir tie 15:1, kas ir vidēji, tad tas uzkrājums patiesībā ir tikai 2 un 3%. Tas ir ļoti, ļoti maz. Un te ir arī ļoti daudzi vairāk no tām lietām, ko es jau minēju, tiešām šie riski, kas notiek pie katras šīs situācijas, kad mums tas omega-3 indeks samazinās. Tad ir jautājums, kādu eļļu mums vajadzētu lietot. Te es arī patiesībā ilgi pētīju, ļoti ilgi pētīju, ko tad mums labāk vajadzētu lietot. Un labākā lieta par omega-3, ko jāatcerās, ir tā, ka tā ir ļoti gaistoša skābe, taukskābe, un viņa ātri oksidējās.
tādēļ mums ir jālieto tādu eļļu, kura tad iztur šo oksidēšanos. Kas mums ir jāliek, tad noteikti esam dzirdējuši brīvie radikāļi un oksidatīvais stress, tad mums ir jālieto antioksidanti. Līdz ar ko līdzīgi ir arī eļļu. Mums ir jāliek klāt kāds antioksidants, lai tad stabilizētu šo eļļu. Tad, skatījos pētījumos, kas tad paskatās to, kā tad šī eļļa tiek stabilizēta. Un, ja mēs arī ieejam aptiekā, mēs noteikti redzam dažādas šīs eļļas. Šeit mums ir, piemēram, krilēļa, kuru stabilizē ar astaksantīnu. Un šeit mēs redzam to, cik ilgi patiesībā viņa var nonākt. Tad mēs lietojam viņu, un tad šis ir tas laiks, cik viņa ilgi arī ir mūsu organismā. Un krila eļļa ļoti ātri oksidējās. Tālāk mums ir arī koncentrēta omega-3, ko parasti pievieno E-vitamīnu. Viņa šādā veidā neoksidējas. Tad ir mensu aknu eļļa, arī ir E-vitamīnu. Un tad, kas mani pārsteidz, tā bija tieši zivju eļļa, kuru tad pievienoja olīveļu ar polifenoliem. Līdz ar ko šeit mēs varam redzēt, ka tas stabilitātes indeks šeit eļļai ir pats tāds spēcīgākais. Ko tas nozīmē? Es jau minēju par šūnām. Mums šūnas dalās ļoti daudz un ātri, 37 biljoni, un katras 24 stundas mums šīs šūnas dalās. Un ja pat 24 stundas šī eļļa mūsu organismā tad nav apgādājusi visas mūsu šūniņas, tad noteikti tā arī nenonāk līdz tām visām mūsu šūnām. Jo šeit mēs redzam, ka jau 15 stundu laikā viņa jau ir oksidējusies, tātad neizpildījusi savu galveno uzdevumu. Tad jautājums, kādu eļļu lietot? Noteikti lietot to, kas mums ir ar polifenoliem. Piemēram, šeit es izcēlu tieši šo eļļu, jo viņai ir pievienot šie polifenoli. Un patiesībā polifenoli ir izraisījuši tādu būtisku pavērsienu omega-3 nozarē. Konkrēti zīno balans eļļai ir tas, ka viņai ir pievienoti augstākā labuma olīveļa un arī šīs zīves, no kurām ir iegūta eļļa, ir tiešām ļoti, ļoti augstvērtīgas. Eļļa ir visi šie kvalitātes kritēriji, kvalitātes standarti, kam vispār vajadzētu būt, bet patiesībā ļoti daudz lietas, ko mums ir jāpēta eļļā, bet patiesībā tā stabilitāte ir ļoti, ļoti svarīga lieta, lai galu galā viņa strādātu, šī eļļa. Un tad nākamais jautājums, cik tad mums viņu lietot vajadzētu? Pēc EFSA vadlīnijām, kas ir pārtiks nekaitīguma iestāde Eiropā, paredz to, ka tad ieteicamā deva ir vismaz līdz 500 miligramiem šīm augstskābēm, un attiecīgā citās populācijās tad jau ir atšķirīgi šie dati, cik mums daudz vajadzētu lietot. Tad nākamais jautājums. Vai tev vispār vajadzētu lietot zivju eļļu? Noteikti tagad visi sēž un domā. Es teiktu, ka mums tas ir jāizvērtē, vai mums vispār tas ir nepieciešams. Un ir tāda laboratorija, Vitas Analytical Services, kas atrodas Norvēģijā, un šī laboratorija veic neatkarīgus pētījumus un ir sadarbības partneris virknē. Tad redzat šeit dažādas svarīgas organizācijas un universitātes, un šajā laboratorijā notiek šie pētījumi jau vairāk nekā 20 gadus. Un arī Zino sadarbojas ar šo laboratoriju un veic taukskābi testus. Taukskābi tests, tas ir tāds sausā piliena taukskābi tests, kurā mēs nosakām visu šo 120 dienu taukskābi analīzi, nevis tikai, kā mēs asins analīzēs, nosakām pēdējo 10 dienu analīzi, kas ir mūsu pēdējo 10 dienu uztvers, bet 120 dienas būtu tas, kā mums to vajadzētu izvērtēt. Un tieši šī analīze to nosaka, mēs to varam veikt ļoti viegli mājās, un tas neko daudz neprasa, tikai mazliet laika, mazliet asins pilienas. Un tad tālāk tāds, no testos balstītiem tādiem pionieriem, Zino ir izanalizējuši vairāk nekā miljonus taukskābi testus, un tika konstatēts, ka šis balanss trūkums ir 97% testu. Šis tests ir ļoti, ļoti noderīgs, jo, piemēram, arī manā darbā es tādā veidā redzu, ko cilvēks ir ēdis arī pēdējos 4 mēnešus, jo tur parādās visas taukskābes, kas mums ir organismā, un arī padziļināti tiek pastāstīts, ko tad vajadzētu arī pamainīt, un tas tiešām ir vismaz vienreiz dzīvē katram noteikti jāizbauda un jāizmēģina. Un
Jā, un arī Latvijā ļoti daudz veids šos testus, un mēs arī redzam to, ka šī attiecība vidēji ir bijusi 12:1, un tad arī tuvu vidēji statistikai. Un mazliet gribētu parunāt arī par zānu traktu. Ir tāds teiciens, ka kas notiek zānu traktā, arī paliek zānu traktā, bet patiesībā tā nemaz nav. Zānu traktā notiek ļoti daudz dažādas lietas, un arī Hipokrāta laikos tika atklāts, ka vēders kontrolē mūsu smadzenes, un tā arī tiešām ir, ko mēs, šīs te baktērijas mums tiešām arī kontrolē. Un ir ļoti daudz, te mēs arī varam redzēt visas tās lietas, kas notiek mūsu zānu traktā, bet nekavēšos pie tām. Bet šeit tā īsumā pavisam sarežģīts slaids, bet tie pavisam vienkārši pieejot pie tā, tad mēs redzam to, ka arī serotonīns, piemēram, veidos mums apēdo šīs te šķiedrvielas, kas ir galvenā zarnu baktērija, barība mūsu baktērijām, tad tas mūs ļoti arī ietekmē, un mēs arī redzam, kā tas izskatās, un šajā gadījumā multiplās sklerozes ir kāda iekaisīgo slimību pacientam, tad mēs redzam to, ka tās labās baktērijas mums krietni mazāk ir, un arī visi citi efekti mūsu organismā ir krietni mazāk. Un kā tad mēs varam ietekmēt to zarnu mikrobiotu? Viens ir tas, ka mēs modificējam šos te riska faktorus, tad mēs piedomājam pie savas diētas noteikti, mazāk pārstrādāti produkti, pieliekam šīs prebiotikas, kas ir barība mūsu zarnu baktērijai, jeb šķiedrvielas. Tad mēs pieliekam arī probiotikas, kas ir jau labās baktērijas, piemēram, kefīrs, jogurts, un arī tas viss izveido postbiotiku, jeb simbiotiku, kas jau tad ir tā galvenā barība mūsu labajām baktērijām. Un, ja mēs par tām šķiedrvielām tālāk runājam, tad jāsaprot, cik daudz mēs viņus apēdam, vai mums vajag papildus viņus uzņemt. Un tad mēs redzam to, ka tos 25 gramus, kas dienā ir ieteicams uzņemt, mēs tā kā varam uzņemt, ja mums ir šādas maltītes, mēs it kā varam to uzņemt. Bet skatoties to, kāda tad ir tā realitāte, mēs redzam, ka īstenībā mēs esam, šeit nav Latvijas dati, bet te mēs arī sevi varam pielikt, piemēram, kaut vai, kas mums tuvāk varētu būt kādai valstī, un tad arī redzam to, ka mēs varbūt arī neapēdam tos šķiedrvielas tik daudz, cik mums vajadzētu. Un kopumā šīs šķiedrvielas mums iedalās šķīstošajās šķiedrvielas un nešķīstošās. To ir būtiski atcerēties. Un īstenībā tas nešķīstošās viņas veido tādu kā šo te visu fēču masu. Un šķīstošās šķiedrvielas gan ir ļoti, ļoti vērtīgas mūsu veselībai, un tās ir mazliet grūtāk tā ar uzturu uzņemt. Tas ir ļoti svarīgas lietas kā inulīns, pektīns un betaglikāni un daudz citi. Un tad mums uzturam jābūt pietiekami dažādiem, lai tieši šīs līdz pat 12 gramiem šķīstošās šķiedrvielas mēs arī uzņemtu. Un tālāk par šķiedrvielām, ja prebiotiķiem, tad dienā mums līdz šiem 35 gramiem būtu jāuzņem. Un tos svarīgos efektus, kādi dara mūsu organismā, ir tas, ka tas veicina vēdera peristaltiku, jeb šo fēču virzību uz priekšu, mazina arī aizcietējumus, uzlabo arī laktozes panesamību, samazina enerģijas patēriņu, jo apēdot šīs šķiedrvielas mēs jūtam tādu kā sāta sajūtu, un līdz ar to mēs apēdam mazāk šo porciju. Mazina arī kopējo holesterīnu līmeni, slikta holesterīna līmeni asinīs, mazina arī glukozes svārstības, insulīna līmeni, un ja mēs pie tā ļoti piedomājam, tad patiesībā mēs arī jūtamies krietni paēdušāki, jo tad attiecīgi mums ir palielināta sāta sajūta, un arī glukozes svārstības ir mazākas. Kopumā tās arī palielina minerālvielu uzsūkšanos, darbojas kā prebiotika, tātad barība labajām zarnu baktērijām. Tad jau darbojas arī tā, ka pret kādām saslimšanām, kā piemēram, var aizsargāt pret resnās zarnas vēzi un žultsakmeņiem. Un visvairāk tās ir atrodamas pilngraudu produktos, ogās, dārziņos, augļos, bet ieteikums izvēlēties arī bioloģiskās. Un arī nepietiekošs šķiedrvielu daudzums var arī attīstīt tādus jau nopietnākas veselības problēmas. Ieteikums tāds, tagad neķerties uzreiz pie šķiedrvielu lielas lietošanas, tas ir jāsāk pakāpeniski, lai nebūtu tādas spazmas vēderā un mēs justos labi. Un šeit mēs arī redzam, cik tad, jo šos te tieši nešķīstošos šķiedrvielu avots mēs varam, šķīstošos šķiedrvielu avots ir dārziņš, mēs varam dienā apēst. Rekomendēts ir šīs te 500 grami dienā, ja 5 porcijas. Kas tad notiek Latvijā? Vismaz reizi dienā augus lieto tikai
35% Latvijas iedzīvotāju, un patiesībā tikai 7,2% iedzīvotāji apēta šo te 5 porciju daudzumu. Tas ir tiešām ļoti, ļoti maz, un tas nozīmē to, ka mēs tiešām neapēdam to, cik mums daudz arī vajadzētu. Un, ja skatāmies Eiropā, tad arī šeit mēs redzam, ka Latvija ir ļoti, ļoti tālu no Eiropas tāda vidējā līmeņa. Tad mēs tiešām arī uz Eiropas fona pat šajā aspektā atpaliekam. Un kopumā tas, kā tie tiek ietekmēti mūsu zarnu mikrobioti, ja mums ir maz šķiedrvielu, tad mēs arī redzam, ka paaugstinās dažādas iekaisīgās reakcijas, un kopumā šī te mūsu rietumu diēta tikai pasliktina iekaisuma, veicina iekaisuma ražošanos, un šķiedrvielas būtu tās, kas patiesībā arī palīdzētu mazināt iekaisumu kopā ar omega-3. Tad tagad daudziem noteikti ir jautājums, ko tad tagad darīt? Vai tad būtu nepieciešams lietot kādus uzturu bagātinātājus? Šeit es teiktu tā, pirmais ir jāsāk ar to, ka mums vajadzētu vērsties pie speciālistu, lai vispār izvērtējam jūsu veselību, pilsturu speciālistu vai kāda cita, kas izvērtētu arī jūsu ēšanas paradumus, un tad saprastu, vai jums vispār būtu nepieciešami šie uzturu bagātinātāji. Bet redzot to, kāda ir šī statistika, mēs arī apzināmies to, ka patiesībā mēs dzīvojam trūkumā, ka mums tomēr arī vajadzētu. Un ja mēs tā izējām no tāda vidējā cilvēka, kas ir šajās statistikas datos, tad mēs arī saprotam to, ka mums būtu nepieciešams lietot uzturu bagātinātājus. Tādos gadījumos arī Zinzino piedāvā, manuprāt, ļoti, ļoti unikālu šķiedrvielu maisījumu. Ja mēs tikko par šķiedrvielām runājām, tad šāds te, kurā ir apkopotas 8 dabīgās šķiedrvielas vienu vietu, tad redzam, kādas tad ir apvienotas šajā visā, un patiesībā jāpēt tādas ļoti maz, lai mēs uzņemtu kaut vai to minimumu, kas mums trūkst, un tas ir līdz ar to tāds ļoti labs papildinājums mūsu uzturam, lai mēs vienkārši tādā veidā to trūkumu mēs aizpildītu. Un kopumā, ko tas dod arī mūsu veselībai, jau daudz ko minēja, un to pašu dod arī šis te zinobiotika, samazina cukura līmeņu paaugstināšanos, labs zarnu veselībai un samazina arī holesterīnu līmeni. Un te es gribētu izcelt tieši beta-glikānus no auzām, kas ir tie, kas palīdz arī samazināt šo te holesterīnu līmeni, jo patiesībā, lai mēs apēstu tik lielu daudzumu beta-glikānus, mums ir jāpērtā 300 gramus ar auzām, sausā veidā, tad iedomājamies, cik mums daudz šīs auzas vajadzētu apēst, lai mēs klīniski ietekmētu šo te holesterīnu līmeni. Un kopumā arī veselīgai zarnu darbībai un sabalansēt šo te mūsu mikrobiomu, kas ir svarīgi. Vēl viena lieta, par ko gribētu pastāstīt, ir arī vitamīni, ko arī piedāvā, un par cik mēs uzzinājām par to, ka mums ir ļoti daudz dažāda vitamīnu trūkumi, tad te arī ir ļoti labs risinājums, un tad šis te vitamīnu tāds komplekss. Šajā gadījumā es gribu arī uzsvērt to, ka es zinu, ka vitamīnu kompleksu lietotāji, multivitamīnu lietotāji iedalās tādās kā divos flangos. Viena tie, kas pilnīgi noliedz to visu, un otra tad atkal lietojam. Ja? Tad, ja tas viss tur iekšā ir, tad mēs lietojam. Te es gribu paskaidrot to, ka šeit mēs redzam arī attēlā to, ka šie vitamīni, kas ir iegūti, tie ir no dabīgiem avotiem. Piemēram, mēs redzam, ka tie ir griķi, tad tie ir iegūti, tad B vitamīns ir iegūts, piemēram, no griķiem, magnīs vēl, un tādā veidā mēs uzņemam šie te vitamīni ir krietni biopieejamāki. Viņi daudz labāk uzsūcās nekā sintētiskie, ko mēs varam atrast parasti aptiekā. Tad ļoti svarīgi ir tieši lietot tādus, kas ir pēc iespējas dabīgāk, līdz ar to palielinās šī te uzsūkšanās. Tālāk tad gribēju padalīties arī kopumā ar manu pieredzi, kāda tad tā ir, jo es patiesībā esmu diezgan liels skeptiķis pret uzturu bagātinātāji, vismaz noteikti kādu laiku biju. 8 gadus atpakaļ man piedāvāja pamēģināt šo eļļu, bet es biju ļoti skeptiska, un pēdējos 2 gadus es lietoju, manuprāt, ļoti labas, vērtīgas omega-3 eļļas, un patiesībā, lai mēs pārbaudītu, vai tās eļļas mums dod to labumu, ir jāveic tests, kā es teicu, ja mēs
neveicam testu, mēs vienkārši minam, bet mums ir jāveic šis tests, lai mēs tiešām pārliecinātos, vai tas, ko mēs lietojam, vispār strādā. Un tad es izdomāju, tad es veikšu šo testu, lai pārliecinātos, ka man viss ir ļoti labi. Tā arī bija, es veicu šo testu, un es biju vairāk nekā pārsteigta par to, ka patiesībā tie testa rezultāti man ir ļoti slikti. Un man šis testa vērtība bija gandrīz tāda kā Latvijā šī vidējā, jā, 12/1, bet lietojot šo te eļu, es ieguvu šo te vērtību krietni labāku. Un līdz ar to man šie testa rezultāti uzlabojās, un tad mēs arī redzam to, kāda tad ir tā tagadējā vērtība, ja tad otrais tests man ir lūk šeit te. Es joprojām neesmu tādā perfektajā zonā, bet es domāju, ka tagad tā jau noteikti arī ir. Un līdz ar to tas man iedeva tādu pārliecināšanos, ka patiesībā šis viss ir, ka īstenībā šī te eļļa strādā, un tas arī mani pārliecināja. Lūk, tā ir tāda mana pieredze par šo te eļļas lietošanu. Un nobeigumā gribētu teikt, ka rūpējies par savu ķermeni, jo tu esi vienīgais, kuram tajā jādzīvo. Tādēļ paldies jums par uzmanību. Mani var atrast internetā vai uzrakstīt telefonā ziņu, un noteikti uzklausīšu arī jūsu jautājumus. Bet pirms jautājumiem vēlējos arī padalīties ar ļoti brīnišķīgu lekciju, kurā notiks jau tepat janvārī. Tas būs tāds, manuprāt, viens no tādiem zinošākajiem speciālistiem uzturu jomā, dr. Pols Kleitons. Viņš viesosies Rīgā, jo pavisam drīz 21. un 22. janvārī. Un viņam ir grāds uzturu farmakoloģija, tad doktora grāds. Viņš strādā starptautiskā līmenī, sadarbojoties ar vadošiem ārstiem, zinātniekiem. Strādāja ar klīniskos pētījumus, arī ar uzturu farmakoloģijas iedarbību, lasa lekcijas Oksfordas universitātē. Un tad tiešām tāds kungs, no kura varētu ļoti daudz ko mācīties. Lai gan kungs ir gados, viņš izskatās, manuprāt, tiešām ļoti labi priekš saviem gadiem. Un tas, kā viņš spēja pasniegt informāciju, tiešām vērts tam, ka mums ir tas noteikti jānoklausās. Es noteikti piedalīšos šajās lekcijās un priecāšos, ja arī jūs piedalīsieties. Jums vēl ir iespēja iegādāties biļetes. Noteikti kaut kur čatā parādīsies arī links uz šo te iespēju iegādāties biļetes, vai arī jūs varat pajautāt kādam, kas jūs uzaicināja šo te lekciju. Un tāpat arī, ja jums ir jautājumi par uzturu vai kādi jautājumi par šo te eļļu vai citiem uzturu bagātinātājiem, noteikti varat vērsties arī pie tā, kas jūs uzaicināja, vai arī droši varat rakstīt arī man. Tā, paldies par uzmanību. Paldies, Elīna. Lūdzu, Elīna, tu. Jā, paldies, Elīna, par ļoti izsmeļošu lekciju. Un es domāju, ka mums visiem, kas bija šajā Zoomā, ir pilnīgi skaidrs, kad Elīna varētu dalīties ar savām neizsmeļamajām zināšanām vēl noteikti arī 2 stundu. Bet tā kā tas laiks ir ierobežots, tad ļoti kodolīgi tu iezīmēji visas mūsdienu 21. gadsimta problēmas un arī statistiku, un arī, kas atspoguļo šo te problēmu mūsdienās. Un arī paldies tev par to, ka tu dalījies, ko tu esi atradusi priekš sevis, jo ar tādām zināšanām, un es domāju, ka katram, kas ir šajā Zoomā, ir skaidrs, nav tik ļoti vienkārši tajā lielajā piedāvājumā, ko pasaule piedāvā, izkristalizēt to patiešām labāko produktu, kas atbilst gan Elīnas zināšanām, gan arī tai pieredzei, kas jau ir iegūta. Tā kā liels paldies, ka tu dalījies, un jā, paldies tev arī, ka tu aicini uz šo te lekciju. Pols Kleitons ir preventīvās medicīnas vai preventīvās veselības pamatlicējs praktiski pasaulē. Viņa visas grāmatas ir sarakstīts par to, un viņš jau šo ziņu nes vairāk kā 20 gadus, kur viņa pieredze ir jau vairāk kā 45 gadus. Viņš ir pētījis, viņš ir mācījies, viņš ir veidojis dažādus produktus, kur pēc viņa zināšanām un pieredzes iztrūkst mūsdienu uzturā industriālajā. Un, jā, es varu viennozīmīgi pateikt, ka šis ir cilvēks, kur es esmu pateicīga
sakritībai, augstākajiem spēkiem, vai pat nezinu, kā to vēl pasniegt, kad man dzīve krustojās ar profesoru Paulu Kleitonu, un kad man pietika varbūt tāda intuīcija, jo toreiz pirms 13 gadiem man nebija tādas zināšanas preventīvajā medicīnā, kādas man ir šodien, kad es ieklausījos viņa ieteikumos, un es aizgāju viņa ceļu. Es aizgāju zinātnieku ceļu, jo ar tām problēmām, kādas jau es biju sarūpējis ar savu dzīvesveidu, savam organismam, man bija izvēle iet divus ceļus. Vai nu klasisko medicīnas ceļu, kur man būtu jālieto medikamenti, jo man pēc starošanas tika konstatēta vairogdziedzera, kas ražoja man daudz antivielas, 2000, un vienīgais veids, kā varēja to ārstēt, tādā klasiskajā veidā bija lietot hormonālo terapiju visu manu atlikušo mūžu, un tas būtu šodien precīzi 15 gadi, kad es būtu uz hormonu terapijas. Lūk, bet pateicoties Paula Kleitona zināšanām, viņa pieredzei, es ieklausījos, es izmainīju visu savu ēdienkarti, es papildināju iztrūkstošo ar produktiem, kurus viņš man ieteica un kurus viņš arī izveidoja, pareizi teikt, un arī balansēļa. Balans koncepts vispār ir viņa, tāds varētu teikt, bērns, par to viņš arī dalīsies šajās te lekcijās 21. un 22. janvārī Rīgā. Tā kā mums ir ļoti, ļoti daudz stāsti, ar kuriem mēs varētu dalīties, varbūt arī Ivars vēl padalīsies par to, bet šīs stāsts, manuprāt, manā gadījumā bija spilgtākais, ko es atrisināju, un jūs ļoti labi saprotat, kur es būtu šodien, jo satiekot ļoti zinošus mediķus šodien un pavadot ar viņiem dialogu, konsultējoties, viennozīmīgi viņi apstiprina, ka vairogdziedzera antivielas mūsdienās pēc 15 gadiem var sakārtot ļoti labi ar pilnvērtīgu, sabalansētu uzturu, papildinot to ar dažādām vielām, kas tieši ir vajadzīgas vairogdziedzera darbībai. Tā kā to var izdarīt ar ēdienu un ar dzīvesveidu. Šodien tas jau vairs nav noslēpums, bet pirms 15 gadiem tas bija ļoti liels noslēpums, kur risinājums, diemžēl, nebija zināms visiem. Tā kā tā. Tas no manas puses, lai mēs varētu tā kodolīgi arī noslēgt šo te lekciju. Vēl noteikti būs iespēja Elīnai atbildēt uz jautājumiem, tā kā droši varat viņus uzdot vai arī ierakstīt. Un varbūt, Ivar, tev ir kas sakāms. Es zinu, ka tev arī ir kāds stāsts, ko tu vēlētos padalīties. Paldies, Elīna. Paldies, abas Elīnas. Elīnās. Es esmu ielēgts ļoti forši. Un es pacentīšos būt ļoti, ļoti īss, jo patiesībā, jā, mēs esam tie laimīgie, kuriem jau ir iespēja būt 12 gadus kopā ar šo te Paula Kleitona izveidoto uzturu farmakoloģiju, kas patiesībā, zināmā mērā tas nav nekas jauns. Tas ir tas pats, ko savā laikā Hipokrāts teica, lai tavs ēdiens ir tavs zāles un lai tavs zāles ir tavs ēdiens. Gluži vienkārši mūsdienās tas izskatās nedaudz savādāk, jo viss pārtika ir savādāk, un Elīna to brīnišķīgi uzskatām mums arī parādīja. Un tas, ko caur šīm te Paula Kleitona zināšanām mēs izbaudām, jau 12 gadu garumā, kad mums tie testi jau, es teiktu, jau 11 gadus ir zaļi. 11 gadus mēs zinām, ka mēs barojam savu veselību. Un ko tad nozīmē zaļš tests? Tas nozīmē, ka visu šo te laiku mūsu organisms ir saņēmis pilnvērtīgas uzturvielas, lai būvētu visas nākošās šūnas, tā, lai viņas visu savu mūžu varētu kalpot pilnvērtīgi. Tad arī nav brīnums tas, ko gan abas Elīnas teica par to, kā tas ietekmē mūsu veselību, bet arī tas, ka gluži vienkārši visas tās dzīvesveida saslimšanas, ko mūsdienās mēs sākam uztvert, kad
Nu, jā, tie jau ir gadi, paskaties pasē, tu vairs nevar sportot, jā, tas ir normāli, ka sāk vajadzēt zāles un tā tālāk un tā joprojām. Mēs redzam, ka tas pats, ko savā laikā teica Hipokrāts, tas, ko Pols Kleitons mums rāda mūsdienīgā veidā, tā, lai tas būtu ikvienam pieejams, plus ar testu, kurš ļauj mums to izmērīt, nevis kā Elīna brīnišķīgi pateica, ka nevis vienkārši minēt vai cerēt, kad gan jau, ka tas, ko es lietoju, tas ir kaut kas labs, gan jau tas nāk man pa labu. Bet tas, ka mēs varam patstāvīgi to izmērīt, manā gadījumā tas ir rezultējies iekš tā, ka es, kurš bija cilvēks 6 gadu garumā atkarīgs no zālēm, man zāles bija nepieciešams 3 reizes dienā, šobrīd man jau ir pilni 12 gadi, nekādas zāles man nav vajadzīgas. Tā ir milzīga uzvara, tas ir fantastiski. Man ir 53 gadi, kur bieži šajā vecumā, īpaši ar tādu slimības vēsturi, man vajadzētu būt medikamentiem paaugstinātam asinsspiedienam. Man viņi nav, jo viņus nevajag. Plus vēl man bonusā ir nācis klāt tas, ka manas kroniskās iesnas, kuras bija, cik vien es sen sevi atceros, viņas ir izzudušas un tā nekad arī nav atgriezušās. Mana ādas kvalitāte, kura ilgstoši bija ļoti sausa un ļoti jūtīga, ir vēsture. Tas tā vairs nav. Un ja es kādreiz biju cilvēks, kur katrs vīrus, katrs augstais laiks, jebkura laika svārstība, es varēju saslimt vienā mirklī. Šobrīd tas tā vairs nav. Un visas šīs lietas būvē to skaidrību, kad jo es vairāk ieguldos, apzināti ieguldos, un nevis ceru uz to, ka mana veselība, gan jau, kad es esmu pabarojis savu veselību, bet es to varu regulāri izmērīt un pārliecināties, joprojām atzīmēt, es esmu pabarojis veselību. Šis ieguldījums mums ilgtermiņā ļoti būtiski uzlabo kopējo veselību. Tas bija tas, ko es gribēju pateikt, un es labprāt vēl Elīnai uzdotu kādu jautājumu. Un viens jautājums, kas man radās, bija, saka, lūdzu, Elīna, kā tu domā, par cik procentiem vai cik būtiski mūsu kopējā veselības kvalitātē ir tieši šī te sabalansētā veselīgā pārtika? Cik lielu lomu viņi spēlē? Man gribētos teikt, ka tie ir visi 100%. Ņemot vērā to, ka mēs nezinām, vai tiešām tajā produktā ir tik daudz vitamīnu un galu galā, vai mēs tiešām to produktu dabūjam pilnīgi svaigu. Tie vitamīni tur jau ir krietni mazāk, līdz ar to es teiktu, ka tie ir visi 100%. Burvīgi, paldies. Tā, jo patiešām tas ir droši vien viens no labākajiem veidiem, kā uz to paskatīties, jo bieži mēs runājam arī par kaut kādām citām lietām, kuras ietekmējās, bet viņas jau ietekmē savādāk to veselību. Tomēr, ja mums ir tas veselības fundaments, kas ar pilnvērtīgu sabalansētu pārtiku ir ielikts, tad uz tā jau būvēt visus nākošos soļus būs daudz vieglāk. Vēl viens jautājums. Saki, lūdzu, Elīna, kas ir tie produkti, kurus tu ikdienā lieto? Tad tie produkti noteikti ir, pirmais ir zivju eļļa, pilnīgi noteikti. Nākamais ir arī Xtend. Tu esi gan pielāgoju savas devas, attiecīgi savam dzīvesveidam, svaram, un to es lietoju, un arī šķiedrvielas. Es lietoju visu veselības konceptu. Es ilgu laiku par šķiedrvielām šaubījos, jo man šķita, ka es noteikti uzņemu pietiekami daudz, bet tad es sāku skaitīt, tā reāli skaitļus, jo man patīk dati, kā jau jūs sapratāt. Tad es sapratu, ka īstenībā man ir dienas, kad es neuzņemu, un tajos brīžos tajās dienās arī lietoju. Uz katru dienu, bet tajās reizēs lietoju visu nepieciešamo devu. Burvīgi. Paldies, Elīna. Tad tu droši vien esi viens no tiem cilvēkiem, kas ar nepacietību gaida, kad šogad kaut kur uz gada beigām mums ir jāparādās testam, kurš ļaus izmērīt, kā tad mums ir ar šķiedrvielām. Jā, ļoti gaidu. Lieliski. Eģus grib uzdot jautājumu, pareizi? Lūdzu.
Eģi, jums kaut kas nav īsti riktīgi ar mikrofonu. Ir tikai ļoti jocīga skaņa. Nē, nedzird. Dzird tikai čerkstoņu un tādu. Neko nevar saprast. Pamēģiniet, varbūt ierakstīt čatā. Tā varēs izlasīt to jautājumu, bet tā tiešām nevar dzirdēt. Varbūt ir vēl kāds, kas vēlas uzdot jautājumu, jo es esmu tas ļaunais un tas, kurš pieskat visu. Es neļauju, ka tas pasākums aiziet ilgāk par 10 minūtēm virs, jo pretējā gadījumā man būs arvien grūtāk un grūtāk sarunāt tos cilvēkus, kuri dalās ar savām zināšanām. Viņi teiks, es taču nevaru pabeigt to sarunu. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet, vai arī kam ir vēlēšanās uzdot, lūdzu. Jā, ir. Šķiedrvielas, jeb prebiotika 5. rindiņa, omega 6, omega 3, kādēļ 3:1? Tā, grūti saprast to jautājumu. Tā, lekcijas slaidā šķiedrvielas, jeb prebiotika 5. rindiņā. Jā, un tas vēl pie tam ir tā kā man tieši. Gatis prasa, kāpēc ir tā 3:1 omega 6 pret omega 3 otrādā gata, jā. 3 omega 6 un 1 omega 3. Tad šī proporcija 3:1. Tad, ja jāatbild uz šo jautājumu, tad tā ir zinātniski pamatot attiecība. To mēs arī, es biju norādījis konkrēti pētījumu, var aiziet un apskatīties uz šo pētījumu noteikti, bet ja ir kādi vēl precīzāki jautājumi par šīm attiecībām, tad es tiešām silti iesaku uzdot šos jautājumus Polam Pleitonam, tur būs tāda iespēja, un manuprāt, tad šī atbilde būs vēl precīzāk no viņa. Es saprotu, ka es varu vienkārši varbūt no savas pieredzes padalīties ar to, ka 3:1 tas ir tas līmenis, kur tas hroniskā iekaisuma stāvoklis būtībā tas ir tas mirklis, kad var pateikt, ka hroniskā iekaisuma stāvoklis organismā, kuru izraisa omega 3 nepietiekams daudzums un omega 6 pārmērīgs daudzums, tad šis ir tas mirklis, kad izslēdzās. Bērniem citreiz tiek ieteikts, kad, lai šis balans būtu zem 4:1, kad bērniem tie procesi acīm redzot nedaudz savādāk notiek, bet tātad šis 3:1, tas ir visu omega 3, omega 6 balansu un šo augstskābju miedarbības zinātnieki, kas ar viņiem strādā, visi ir tā kā viensprāts, ka 3:1 tā ir tā robežšķirtne. Virs 3:1 hroniski iekaisuma stāvoklis ir ieslēgtā stāvoklī, tātad hronisks iekaisums organismā ir. Tad, kad mēs esam zem 3:1 šajā te balansā, tad mēs esam hroniski iekaisuma stāvokli organismā izdzēsuši. Un es varbūt varu papildināt tam cilvēkam, kurš uzdeva šo te jautājumu. Tā kā manā gadījumā ar antivielām un vairogdziedzē tas bija autoimūns process, tad, diemžēl, ar šo te attiecību 3:1 ir daudz par maz. Lai autoimūns process neradītu simptomus, kas ir ļoti, ļoti dažādi, ļoti plaši simptomi, tai attiecībai ir jābūt daudz, daudz zemākai. Tādējādi imunitāte arī daudz stiprāka un ir tās, manā gadījumā tās bija antivielas, kas nostājās tādā normā, kas ir 65, bet pie citām autoimūnajām saslimšanām tai attiecībā ir jābūt maksimāli 1:1, kā tas ir ierakstīts mūsu DNS. Un tā attiecība ir pierādīta zinātniski. Tā kā tāda būtu vēl tā papildinošā atbilde. Vēl tur ir klāt tas, kad man bija 25:1, nekādu problēmu nebija.
stāvoklis un stāvoklis priekšrocības tieši ļoti vērtīgs un ikvienam, kad mēs ejam ar to testu. Ivar, tev internets raustās. Jā, mēs tevi nedzirdējām. Nē, mēs tevi nedzirdējām. Un tās ziņas, ko tu lasi, tās visticamākais nāk tikai tev personīgi, jo mēs viņas neredzam čatā. Nē, tas ir pie Gatis uzdod jautājumu, tur, kur bija tas pats omega-3, omega-6, un tur ir papildinājums, ka man bija 25/1, un nekāda problēma nebija. Jā, Gati, Ivar, tu, jā. Labi. Vienkārši paskaidrojot to, ka tieši tāpēc šis augstskābju profila tests ir tik noderīgs, kad mēs preventīvi redzam, vai mēs barojam savu veselību vai negluži, jo ja mūsu organismā ir šis hroniski iekaisuma stāvoklis, tas nozīmē, ka mūsu organisms nav pabarots savā labākajā versijā, mums ir kronisks iekaisums, varbūt vēl nekādas problēmas nav sākušās, bet tajā pašā laikā kroniski iekaisuma stāvokli ar savām ēdienu izvēlēm mēs jau izdarām. Tā kā tieši tāpēc tas tests ir tik ļoti noderīgs visiem cilvēkiem, kam veselība interesē. Un tagad mēs beidzot varam izlasīt Eģus jautājumu par insulīnu. Tātad lekcijas slaidā šķiedrvielas un prebiotika 5. rindiņā mazina glikozes svārstības, insulīna līmeni, par kuru insulīna rezistences fāzi te ir runa. Atbildot uz šo jautājumu, kopumā tiek mazinātas insulīna svārstības, insulīna līmenis, par kuru fāzi ir runa. Es patiesību sakot, mazliet nesapratu jautājumu, bet kopumā tiek mazināts insulīna līmenis. Tas bija tas, kas tika iegūts no šī te pētījuma. Nebija runas par insulīna rezistences fāzēm. Un vēl varbūt, Gatim varu tiešām ieteikt, viņš jau uztaisīja to testu. Vienmēr sakot, ir tā, ka šajā testā mēs arī redzam, cik organisms ir aizsargāts pret tieši dzīvesveida saslimšanām. Un šajā kontekstā, ja mēs runājam par uzturu un par dzīvesveidu, mēs runājam par to, kas ir lielākais mūsdienās cēlonis, kas ir pierādīts visām dzīvesveidu saslimšanām, un tas ir hronisks deģeneratīvs iekaisuma process, kas veidojās patiešām lielākoties no tā, kādu dzīvesveidu mēs dzīvojam, un dzīvesveida viens no svarīgākajiem aspektiem ir tieši uzturs, vai viņš ir sabalansēts, vai mūsu organismam pilnībā viss pietiek, lai tas būtu aizsargāts no tā, lai šīs dzīvesveida saslimšanas nesāktu attīstīties. Un ja organisms ir jauns, ar 25/1 var mierīgi dzīvot, bet šī ir atbilde šai lekcijai un arī šīm zināšanām, par kurām dalamies mēs, un arī profesors Pols Kleitons sakars ir tieši ar to, kad mēs redzam statistiski, kad visas dzīvesveida saslimšanas mūsdienās pieaug, dubultojās vai trubultojās, un viņas norit ļoti pēkšņi. Tas nav tā, ka cilvēks, mēs redzam, ka ir insulti un infarkti parādījušies arī 30 un 20 gadu vecumā, un tam visam ir ļoti daudz atbildes, un es ļoti aicinu Gati pievienoties šādai profesora Pola Kleitona lekcijai. Tur jūs saņemsiet ārkārtīgi izsmeļošu informāciju par to, kas šobrīd zinātnē tieši pasaulē, ne Latvijā, bet tieši pasaulē ir vadošā informācija par to, kā tam ir jābūt. Kleitons vispār runā ļoti skaidru valodu, un jūs iegūsiet priekš sevis ārkārtīgi daudz atbildes par ļoti daudzām lietām. Savukārt,
Jautājumu par vai Paula Kleitona pasākums notiek arī online. Jā, biļetes ir pieejams arī online, tā kā var viņas iegādāties. Mēs esam pārtērējuši laiku. Gribu teikt, jā, Elīna? Čatā es ieliku tos linkus, bet varbūt tie cilvēki, kuri ir šeit uzaicināti, jūs varat arī interesēties pie tiem cilvēkiem, kas jūs ir uzaicinājuši. Viņi noteikti jums izstāstīs, kā iegādāties šīs te biļetes. Paldies visiem, kas bija. Milzīgs paldies Elīnai. Vēl no kāda jauna rakursa mēs ieraugam un statistiku, lai arī es it kā viņu zināju, bet tas veids, kā to viņi parādīja, tas bija ārkārtīgi skaidri un saprotam. Un man liekas, ka mums visiem ir liela iegūma no tā, kad mēs esam dzirdējuši tieši tavu vēstījumu par to, kā mēs varam ar pārtiku ietekmēt sevi un arī ar testiem un arī ar Zemzīno veselības koncepciju. Paldies visiem! Paldies! Var atgādināt vēl, ka sestdien 11. šajā pašā Zoom kodā būs arī Zemzīno veselības koncepcija ar Jāni Šukājevu, kas ir pēkšņi aizmirsu. Fizioterapeits. Bet viņam bija vēl tāds vēl interesantāks tas nosaukums. Biomehānikas speciālists. Paldies, Elīna! Šis vārdu savienojums man vēl nav iecementējies. Burvīgi. Tā kā paldies visiem! Kļūsim veselāki, rūpēsimies par savu veselību, kamēr viņa ir, un būvēsim katru dienu sevi veselākus. Paldies, Elīna! Paldies, Elīna, un paldies visi! Ar labvakaru!